Šis karstais kartupelis, ja Air Baltica, ir nonācis arī Kulberga valdības darba kārtībā. Un, protams, pusotru mēnesi pirms vēlēšanām būtu daudz ērtāk šo jautājumu vienkārši pārcelt, aizvirzīt un par to nekādas lēmumus nepieņemt. Taču mēs to nedarīsim. Iepriekš šo 4 gadu laikā es nereiz neesmu atbalstījusi finanšu līdzekļu piešķiršanai Air Baltica, bet šoreiz atbalstīšu un paskaidrošu, kāpēc. Kas ir svarīgi? Saeima šodien nepiešķir Air Baltica naudu. Mēs dodam valdībai mandātu nepieciešamības gadījumā operatīvi lemt par Air Baltica obligācijām un par to, vai un ar kādiem nosacījumiem Latvija piedalās uzņēmuma finanšu restruktūrizācijā. Latvijai Air Baltica ir vajadzīgs, par to šaubu nav. Tie ir tūkstošiem darba vietu, būtisks pienesums ekonomikai un Latvijas savienojamībai ar pasauli. Un mūsu interesēs ir, lai lidmašīnas arī turpmāk lido uz un no Rīgas. Iepriekšējās valdības laikā Air Baltica piesaistīja 380 miljonus eiro obligācijās uz ārkārtīgi smagiem nosacījumiem. Uzņēmumam tas kļūst par milzīgu slogu, bet valsts, lai arī ir lielākais akcionārs, ir zaudējusi būtisku kontroli pār uzņēmumu nākotni. Kas ir mainījies šoreiz? Beidzot, uz galda ir tas, ko esam prasījuši visu laiku – realistisks biznesa plāns. Nevis Mīnhauzena stāsti par gigantisku floti, nevis iedosim naudu un pēc tam skatīsimies un cerēsim uz to labāko. Ir beidzot reāls plāns, kā uzņēmumu pārstrukturizēt un saglabāt. Un ir būtisks princips. Latvijas valsts nedrīkst palikt vienīgais Air Baltica finansētājs un vienīgais riska nesējs. Ja Latvija piedalās risinājumā, tas jādara kopā ar privātajiem kreditoriem un investoriem. Ja viņi nav gatavi riskēt ar savu naudu, nav pamata visu risku uzkraut Latvijas nodokļu maksātājiem. Šoreiz atbalstīšu šo likuma projektu. Paldies! Paldies!